Ja cilvēkam ir problēmas ar acīm, bet viņš vairs nevēlas lietot brilles vai lēcas, noteikti ir vērts griezties pie pieredzējušiem profesionāļiem, kas specializējas acu mikroķirurģijā. Tāda ir sastopama Dr. Kuzņecova klīnikā Acu mikroķirurģijas centrs. Acu centrs eksistē kopš 98. gada. Lēnām mēs pieaugam, mēs arvien esam lielāki. Kaut gan tas lielums viņš maz ko nozīmē. Galvenais tā ir tā precizitāte. Visas iekārtas, visa mūsu aparatūra, viņa tiek pirkta pēc tāda nolūka, lai vēl precīzāk, vēl labāk, vēl drošāk strādāt. Dr. Kuzņecova klīnikā ir iespējams veikt arī redzes lāzeru korekciju, kas jums ļaus aizmirst brilles un iegūt redzi, par kādu esat sapņojuši. Pacienti tiek operēti ar mūsdienīgākajām lāzeru tehnoloģijām. Mūsu galvenais mērķis, tas ir operācijas, ko mēs veicam. Protams, diagnostika viņa tagad aizņem arī diezgan lielu daļu, bet tas ir pateicoties tam, ka ķirurģiju bez labas diagnostikas uztaisīt nevar. Visi varianti saistīti ar kataraktas ķirurģiju, ar glaukomas ķirurģiju, ar redzes korekciju, tajā skaitā liela astigmatismi, tur liela tuvredzība, tālredzība. Tas viss ir mūsu rokās. Redzes lāzera korekcija ir neliela operācija, kurā ar lāzera palīdzību cilvēkam dažu minūšu laikā izlabot tuvredzību un tālredzību. Es varēju vērot, kā šis process norit pirms, kāds ir satraukums, un pēc tam, kad es pati to visu piedzīvoju, man bija drīzāk interese nekā bailes, jo es uzticējos pilnībā ārstam, kurus es uzticos brīvi ikdienā jau vairākas gadus, jo viņš ir mans tēvs. Un, protams, šī visa procedūra ir vairāk tāda kosmiska, jo ir ļoti patīkama atmosfēra, ir ļoti skaidrs, kas notiek. Tas ir ļoti liederīgi darīt tieši jaunībā, man šķiet, jo tad spēj viegli rehabilitēties un vispār aizmirst par to, kā tas ir būt kādu diskomforta sajūtu ikdienā.